Mani sauc Gatis Murnieks, un šī ir topošo uzņēmēju spēle Firmas noslēpums. Šajā spēlē piedalās cilvēki, kuriem ir ideja, kā sākt savu biznesu, taču nav starta kapitāla. Mūsu spēlē šo starta kapitālu 10 000 latu apmērā var iegūt. Aizvadītajos 3 raidījumos žūrija izvēlējās 12 labākās idejas, kurās saskatīja investīciju potenciālu un iekļāva tās cerību zonā. Tomēr mūsu spēles noteikumi ir tādi, ka tikai 8 labākie ideju autori turpina sacensību. Žūrija ir izlēmusi, kur tie ir. Spēli turpina Māris Ābele, Kaspars Ģirģents, Linda Lakstiņa-Lakstīgala, Andris Lūsis, Annija Vojteka, Edgars Auziņš, Indra Gora, Artis Žentiņš. Jums spēle tagad tikai sāksies. Līdz 12. janvārim jums būs sava ideja jānoved cik iespējams tālu. Jums būs jāmēro tas ceļš, kas katram jaunam uzņēmējam jāveic, lai pierādītu naudas devējiem, ka tieši jūsu ideja ir investīcija vērta. Katra raidījuma beigās žūrija ieguldīs naudu un izvērtēs to, cik daudz jūs esat paveikuši. Attiecīgi novērtēs to ar noteiktu summu. Pagaidām tā būs virtuāla nauda, kas vēlāk, raidījumam noslēdzoties, pārvērtīsies galvenajā balvā, pēc kuras jūs visi esat atnākuši, 10 000 latu. Dāmas un kungi, topošo uzņēmēju spēle, biznesa ideju sacensība, firmas noslēpums tagad var sākties. Lai izlemtu 8 finālistu likteni un nodotu galveno balvu 10 000 latu drošās rokās, mums ir sava žūrija. Pieredzējusi, reizē masa, bet taisnīga. Tāda, kura uz katru dalībnieku varēs paskatīties no dažādām biznesa prizmām. Andris Ozols, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs. Edvīns Panders, SIA autonoms valdes loceklis. Doktors Jānis Caune, Rīgas Tehniskās universitātes docents. Gundaga Sauškina, firmas Very Berry valdes priekšsēdētāja. Un Toms Ābele, Lattelekom mārketinga direktors. Žūrija sagaida, ka spēles dalībnieki būs spēruši nākamos viņuprāt būtiskos soļus ideju attīstīšanā un biznesa uzsākšanā. Edgars Auziņš iecerējis izveidot 0 zvaigžņu viesnīcu padomju laika Pazemes bunkurā. Edgars ir izpētījis, ka līdzīga viesnīca ir Šveicē un domā, ka viņa galvenie klienti būs britu vecpuiši, kas brauc uz Rīgu izklaidēties. Pēc rūpīgākas Pazemes bunkuru izpētes Edgars ir nonācis pie secinājuma, ka sākotnējā iecere nav īstenojama. Tagad viņam ir jauna biznesa ideja. Es pieaicināju būvnieku, kurš ikdienā veic darbus no pamatiem līdz atslēgai par tādu kā tīri viesnīcu. Viņš izraisīja arī manī tādas pārdomas, jo viņš saka, pirmkārt, tev tās atsevišķās telpas ir diezgan maz, jo, kā beigās sanāk, ir apmēram tikai 6 telpas, kuras ir izmantojamas tādi kā numuriņu veidošanas vajadzībām. Un tad tas būvnieks teica, lai es padomāju par to, ko es varētu vairāk darīt tajā vietā. Nāca tā doma, ka viņš var būt kā muzejs. Viņš varētu būt tāds ļoti netradicionāls muzejs, ko atkal pameklējot pa internetu, googlē un vispār internetu resursos, izrādās pasaulē nav. Vismaz līdz šim es neesmu atradis neviens muzejs, kurā var pa īstam nakšņot. Kas tas par muzeju būs? Ko tu tur liks iekšā? Tas muzejs būs, varētu saukties viņš vai aiz dzelzs priekškara vai kā tos laikus sauc, no 46. līdz 91. gadam. Augstā kara muzejs, kur daļa ekspozīcijas jau ir iekšā, kas ir viss tas pats bunkurs, viņa ir ekspozīcija. Pasniedz tā, lai tas iededz mūsu intereses, tāda es miegu ciet. Es iededzu tajā sakarā, kad mēs piedāvājam muzeju, bet ne muzeju kā muzeja izpratnē. Mēs piedāvājam atmiņas,
Tuņās atcerēšos tos. Bet tu stāstīji, ka tev brauks dzerošie britu turisti. Viņiem atmiņas nevajag. Viņiem Atgriežoties, ir grūti pastāstīt to visu plašo, ļoti tādos lielos cirtienos, jo uz Latviju kāpēc cilvēki brauc? Nu, piedzerties, viens variants. Viņi brauc uz Latviju kā uz ekspadomijas valsti. Visi. Lielākā daļa brauc tā. Viņi Latviju pazīst kā bijušo PSRS. Bet viņa būs tāpat tā nulles viesnīca? Viņa būtu tāpat nulles viesnīca, viņa būtu zemo cenu viesnīca, jā. Un zemo cenu muzejs tas būs? Salīdzinoši zemo cenu, jā. Tu apskas saprati, kad viesnīcu uztaisīt īsti nevar, tad davai uztaisam muzeju un aiz ausīm pievelkam to, ka kaut kā tomēr to viesnīcu tur ierīkot, jo, rīkot tagad muzeju un mēģināt ar viņu nopelnīt, piedot, bet tas nav nopietni. Žūrija sagaida, ka Edgars līdz nākamajai tikšanās reizei precīzi noformulēs savu jauno biznesa ideju. Ir 500 virtuāli lati, ko viņi investēs mūsu spēles dalībnieku biznesa idejās. Viņi visu savu naudu var atdot vienam spēles dalībniekam, bet var to sadalīt starp vairākiem vai pat visiem spēles dalībniekiem. Spēle būs jāpamet tam, kuram kontā būs vismazāk virtuālās naudas. Māris Ābele, 529 lati. Linda Lakstiņa Lakstīgala, 465 lati. Andris Losis, 312 lati. Annija Vojteka, 309 lati. Indra Gora, 305 lati. Artis Žentiņš, 243 lati. Mums ir 2 dalībnieki, par kuriem žūrija nav bijusi pārlieku pārliecināta. Tādēļ es gribētu lūgt Kasparu un Edgaru nākt šeit priekšā. Pārējie dalībnieki var uzelpot, bet jums iespējams spēle ir beigusies. Kaspar, ja tev būtu iespēja vēlreiz runāt ar žūriju, kas būtu tas, ko tu darītu pēc nedēļas? Galvenais pieķertos pie tehniskā jautājuma izstrādes. Tad tu mums varētu apsolīt to, ka mums būtu gatavs balons šeit. Cerēsim, ka tā sanāk. Būtu gatavs vai nē? 2 nedēļu laikā, jā. Edgar, kā ar tevi? Koncentrētāk izstāstīt sakāmo. Edgar, Kaspar, diemžēl vienam no jums šī spēle būs jāpamet. Šoreiz tas ir Edgars. Edgar, paldies!